Veiksmīgi atsistam, iet uzbrukumā, gāja uzbrukumā. Oi, kāda smuka līdedziņa no Turka izpildījumā. Numur 34 Pietra un metiens. Marcinkevičs atvaira un vēl viens metiens Marcinkevičs atvaira. Numur 10. Un dodās pats uz priekšu, pats vēl kripu pa kreiso malu, ir arī uzbrukums zona apspēlē vienu. Iet uz priekšu piespēlē Udrim, bet neizdevās reiz metiens, bet atkārtots metiens no Alvija Bērziņa. Bet Zviedris ir vietā. Tagad veido vēl kāpi uzbrukumu, numur 20. Arī Pieturs stūrī. Un centrē, un Andris Jānovičs metiens. Nav. Tur trāpīja kādam spēlētājiem vai... Vārtseks, jā. Nenoķer, bet tā kā atvairīja tā. Līdzīgi kā ar acitamo, tā viņš ar ķermocīnu. Šobrīd jau uzbrukumā gaisotnē vēl kalpi nomaina sastāvu, ja viens spēlētājs nomainies, tūlīt arī Jānovičs dodās mainīties. Uztur tempu tādā veidā. Marcinkevičs atvairīja vienu metienu, otru metienu, trešo jau atvaira. Vārtī! Skāri. Tagad jau Alvis Bērziņš iegūst ripu uzbrukumu zonā. Apgriežās, dod piespēli Oskaram Udrim. Oskars Udris dod apakaļ Alvim Bērziņam, Alvis Bērziņš met. Šobrīd būs pārmetiens. Nebūs, jo vēl kā apspēlētais pirmais. Pēc ripas nonāca un metiens visam vārtī! Jā! Skaisti izspēle no Velkalpu puses. Jā, mums uz tablo vēl ir atlikušas 2 minūtes 30 sekundes, tā kā vēl ir iespēja arī izteikt prognozi par spēli. Pēc pirmā perioda mēs vairs prognozes nepieņemsim. Šobrīd jau bija brīstams metiens no Jānoviča puses. 0 vārti, jeb sausā spēle komandai, un tāds ir bijušas 4 spēles. Bīstams moments pie Patriotu komandas vārtiem. Joprojām vēl tur viss turpinās. Jā. Bet ja ar to Velkalpi varēs izmantot un spēlēt vairākumā, iespējams gūstot vēl kādus vārtus. Uzmetiens uz vārtiem un ļoti bīstami. Ripa atleca no aizvārtas. Šeit jau Alvis Bērziņš. Steidz uz priekš vārtu metiens garām vārtiem. Izskatījās, ka pat iet vārtu rāmī. Iespējams izgāja caur tīkliņam. Un šeit Alvis Bērziņš met pa vārtiem bloķēts. Ripa jau otrā stūrī pie Oskara Udra. Oskars Udris viņam uzsēžās virsū, bet ripu viņš saglabā. Saglabā dod Ērikam Liflandam. Ēriks uztur ar slidu uz otru malu. Oskarim Udrim piespēlē apakaļ. Cīņa vārtu priekšā, kur ripa pie Oskara Udra. Oskars Udris. Biest vārti. Met pa vārtiem, Zviedris atvaira. Tur jau ir Alvis Bērziņš un ir vārti! Alvis Bērziņš ar atkārtotu jeb ripas iepastīšanu vārtos gūst Patriotu pirmos vārtus un izmanto arī vairākumu, jo šī spraigajā uzbrukumā Patrioti jau atgriezās 5 spēlētājs sastāvā un spēlēja vairākumā. 37 sekundes bija atlikuši uz tablo. Šeit skatāmies, Oskars Udris izpilda metienu, Zviedris to atvaira. Alvis Bērziņš ar pirmo metienu neraida ripu vārtos, bet ar otro to izdara spēlētājiem. Numur 5 Blumfelds. Dod jau Krūmiņam. Krūmiņš izpilda metienu, trāpa tīkliņam pārpusi. Jā, Velkalpi šobrīd ļoti intensīvi iet uzbrukumā un bīstams moments, bet jā, 44. numurs neizdevās uz savu garo nūju. Centrē. Šeit Alvis Bērziņš starp diviem izlaužās priekš izpilda metienus. Viens atvaira, otrs metiens. Ripa vēl ir dzīts. Bet ripu iegūst Andris Turks, raito aiz vārtiem Oskaram Udrim. Oskars Udris skatās, kam piespēlēt. Piespēlēs tur, bet ripa pie gata Zviedris. Un tukši vārtī. Nedrīkst kļūdīties.
Piespēlē Alvim Bērziņam. Alvis Bērziņš pa kreiso mali iet. Jāsako metienam, seko metienam. Zviedris atvaļš. Numur 90. Skatāmies, kur ir spēles labākie spēlētāji. Vela Kalpiem ir numur 86 un komandai Patrioti nevar izlemt. Jā, Vela Kalpiem tas ir Kaspars Meijers, numur 86. Šobrīd tiek prasīts trenerim Ritvaram Ahnovskim, kurš būs spēles labākais spēlētājs. Vārdsargam visdrīzāk. Oi, nē. Tiek nosaukts Sušina uzvārds un Aivis Sušins dodās paspiest roku Kasparam Meijeram. Kārto reizi nesanāca uzvarēt. Nekas, sezona vēl gara. Džeki labi cīnījās. Uz kļūdām iekritām, bet visu cieņu turējāmies. Beigās nesanāca nedaudz. Apsveicām otru komandu Vela Kalps. Turam īkšķi par mums nākamā spēlēs.